ir tāds. Jā, jums gadījumā radīsies jautājums speciālistiem. Speciālistiem toreiz nepiespiest tā. Vēlāk pie pušat galvu pajautāt, jau parunāties jau individuāli jautājumu, kur jums interesē katru. Nu, tagad nelielas piemiņas viltis kluba dibinātājiem. Mēs gribētu pasniegt dažus diplomus mūsu ekspertiem, kas te uz vietas ir, un aizsūtīt tiem, kas nav uz vietas. Kā pirmo, tad es izsaušu Vladimiru Pieņģināju, viņš nav šodien. Tā, pēc kārtas Vladimirs Mašķiets. Šodien tagad oficiāli esat lūdzu mums bija. Tā, Andris Baumanis. Pārstāvs. Vitālijs Masleņikovs. Igors Turkov. Tā. Pārējie biedriem tiks aizsūtīts un aizvests uz mājām. Cilvēki, jo klubs nav bez cilvēkiem. Ir jau cilvēki, kuri jau piedalās šajā klubā un veic darbības un saņem no šī kluba pakalpojumus. Un pastāstīt par ko ir saņēmis no šā kluba, es lūkšu apsaimniekotājiem Dzīgas Purciems Stravinska kungam. Cienījams dāmas, godātie kungi, es šodien pārstāvu Dzīgas Purciems. Mēs apsaimniekojam 21 māju, dzīvojam māju Rīgā Purciemā. Un es varu jūsu klātbūtnē pateikties vispirms Irmai Gens un kluba dibinātājiem par to, ka pateicoties sadarbībai ar firmu Gens un ar kluba dibinātājiem mums izdevās novērst vismaz daļu no tām problēmām, kas pastāv, man liekas, jebkuram apsaimniekotājiem, dzīvojam māju apsaimniekotājiem. Tātad viss, kas te tika uzskaitīts. Siltummezglu izlaupīšana, vandalisms, bēniņu, kas saka, negaidītu un nevēlamu ciemiņā un vizītes un vispārējais. Mums bija ļoti liels problēmas, tā skaitā arī, kas saka, ar liftu saimniecības izlaupīšanu, un jūs paši varat stādīties priekšā, cik mūsu laika izmaksā, lai novērstu pēc tam visu to, ko ir izdarījuši tie, kas izlaupa vai vienkārši boja liftu saimniecību. Tas un cits problēmas mums izdevās novērst vienkārši, kas pateicoties sadarbībai ar firmu Gens un personīgi Masleņikovu kungam, vienkārši, kas pielietojot tos tehniskos līdzekļus, tehniskas aizsardzības līdzekļus, kas mums laikos ir pieejami, izmantojami, un pateicoties tiem, mums izdevās novērst praktiski ļoti daudz problēmas no tiem, kas mums bija līdz šim. Es ceru, ka pateicoties kluba darbībai mums radīsies iespēja turpmāk attīstīt šo sadarbību un nodrošināt mūsu dzīvokļu īpašniekiem normāls iespējas apsaimniekot un izmantot savu dzīvokļu īpašumus. Paldies! Mājas iedzīvotājiem ar savu kaimiņu kooperāciju un tā tālāk. Un arī ir cilvēki, kas arī jau piedalās klubā, kas ir sākuši šo kooperāciju, kas pierunājuši savus kaimiņus, mājas iedzīvotājs un pastāstīt, kādām problēmām varbūt sastapās, varbūt atrisinās daudz vieglāk. Es lūgtu Ilonu Ņevidievu, kas ir no tīri. Stāsts ar kaimiņu ir pilnīgi pretējs. Ja, pareizi sakot, mums viss notiek otrādies. Ja parasti mājās īpašnieku biedrības sāk biedrības un tad pierunā iedzīvotājs, tad mums ir pilnīgi otrādies. Mēs nolēmām, ka jāsāk darīt kaut ko pašiem,
Un tagad jau esam uz tā etapu, kad domājam, mūsu īpašnieku biedrība domā, kā pieslēgt arī bērniņus un pagrabu, ja? Nu, īstenībā laikam jāsāk ar to, ka man ir, es mūsu kāpņu telpā esmu laikam pēdējais gandrīz, kas iebrauc dzīvot, jā, bet arī tas bija pietiekoši 11 gadus atpakaļ. Un varu pateikt, ka, nu, neies šis variants cauri tad, ja kaimiņi nav kaimiņi. Ja ir vienkārši cilvēki, kas, nu, tā ir dzīves saliktas vienā kāpņu telpā, ja? Jo es varu palielīties ar kaimiņiem, mēs noteikti ejot augšā, ja redzam, ka durvis ir bišķi pavērušās, ja? Mēs noteikti piezvanīsim pie durvīm un pateiksim, tevi durvis svaļā. Un līdz ar to izveidojās šī situācija, kad apspriežot vairākus, nu, tos piedāvājumus, ko mums piedāvāja dažādas firmas, nu, es godīgi saku, cenas ziņā tas ir pirmais, kas noteikti, nu, ieinteresēs cilvēkus, jā, jo tu ir arī, jūs pēc tam, kad dzirdēsiet, nu, teiksim, kad interesēsies par cenu politiku, jā, nu, noteikti, jo vairāk uz cilvēku, ja jums tas ir izdevīgāk. Pēc tam ir nianses, kuras tehniskā ziņā, es dzirdu, nu, te neviens to neteica, jā, bet, nu, man kā sievietei, kas ir diezgan tālu no tehnikas, jā, man bija ļoti būtiski tas, ka tai pašai mazai kastītei, kas it kā nodrošina visu dzīvokli jūsu, vai ne, drošību, ir papildu funkcijas, viselementārākās. Kādreiz ienākot mājās, kad ir 2 somas, mēs it kā to signalizāciju noņemam, ja? Un viss. Bet, lūk, saimnieks aizmirsām aizslēgt durvis vienkāršais sejas. Tad, lūk, ir iespēja vienkārši iztaisīt durvju atvēršanos ar skaņu. Ja? Un tātad, ja jūs esat vakar aizmirsuši durvis atvērt, un kāds vienkārši garām ejot paraustās jūs durvis, jūs dzirdat, kad jūs durvis kāds mēģina vērt vaļā. Ja, tā kā iespējas ir daudz, un vēl tad, toreiz, kad es mēģināju izvēlēties, kur firmu izvēlēties, nu, Genisam ir operativitātes ziņā, nu, ļoti izdevīgi tie puiši izvietoti, ja. Jo viena firma, kas man mēģināja ieinteresēt, nu, teiksim, cenu ziņā izdevīgāk, ja? Viņiem reaģēšanas tā brigāde atradās kaut kur aiz, man viss pie Jūrmals, ja? Un es teicu, nu, sorry, ka jūs atbrauksiet, viss jau būs noticis. Pasniegt tiem reālajiem frontieras sistēmas lietotājiem arī diplomiņus, to, ka viņi tā kā kļūst par mūsu pirmajiem klubu biedriem. Šodien mums te ir sagatavot 6 diplomi, bet man liekas, tik daudz nav ieradušies. Bet no mums tiem, kas ir Valdemārs Stravinskis. Tā, Ilona Nebeņa. Es nosaukšu pārējais arī, jo kāds ir Vitālijs Kuzmiņš. Marina Lebedeva, Galina Saveļieva un Egils Gerīši. Ok, gribu atgādināt, ka šiem cilvēkiem, kas jau ir pieslēgušies šai sistēmai, tuvākā laikā jūs varat ierasties uz Gensu un parakstīt līgumu. Principā jūs jau esat, ka varat nopelnīt tos 50 centīmus par katru līgumu, to, ko Vitālijs Nosmīņš mums sāk stāstīt. Principā ir stimuls kaut ko nākt un saņemt naudu. Vēl es gribētu stādīt priekšā pazīstāmu cilvēku Latvijā. Kādreiz arī es mācījies ar kriminologs Andrejs Vilks, viņš nedaudz arī izstāstīs mums par ko mēs tējam.
Labvakar. Man ļoti patīkami ir būt sabiedrībā, kura veido jaunu struktūru, jaunu organizāciju. Es atnācu ar savu čemodāniņu un domāju, projektoru piedāvāt arī datoru varbūt, bet viss šeit uz vietas, tas ļoti labi, saprotu, jūs ir principā gatavi arī, lai pietiekuši pilnvērtīgi arī strādāt. Es pēc specialitātes esmu kriminologs un nodarbojos bez šaubām arī ar atbilstošu kursu vadīšanu, arī tāpat cilvēku drošību un viss, kas saistīts ar drošības problēmām. Gribu atzīmēt, ka drošība tas ļoti integrēs, tāds komplekss jēdziens, bet būtībā tas ir abstrakts. Tātad drošība, ka ietverās no tā, pēc būtības, teiksim, kādu dzimumu mēs esam, vīrietis vai sieviete, kādu vecumu mēs esam, kāds ir mūsu īpašums, kur mēs dzīvojam, cik mēs esam izglītot un tā tālāk un tā tālāk. Atbilstoši minētajam, mēs atbilstoši traktējam šo drošības līmeni. Drošība pēc būtības ir māksla. Kādā veidā mēs, protams, varam veidot savu vidi. Cik lielā mērā mēs, protams, sadarboties, teiksim, ar tiem cilvēkiem, jau struktūrām, organizācijām, kas mums var nodrošināt šo drošību. Drošība tā ir filozofija, kādā veidā mēs uztveram apkārtējo vidi. Cik lielā mērā mēs jūtamies ir kā aizsargāti, nodrošināti, apsargāti un tā tālāk. Vai, teiksim, tad uztvere mums ir nedaudz, teiksim, kaut kur nobremzējusies, mēs jūtam neaizsargāti. Ja ir otrādā, teiksim, nekādi šie apdraudējumi mūs nekādā veidā uztraukt nevar. Mēs runājam par to, ka mums noziedzība patreiz pieauga. Tas ir plebs. Noziedzība samazinās. Noziedzība pagājušajā gadā samazinās par 1,3%, un šajā gadā viņa samazinās vairāk ne par 10%. Jūs man pateiksiet, teiksim, es runāju nepatiesību. Kriminālā statistika apliecina tikai to, ka reģistrēto noziedzīgu nodarījumu skaits bez šaubām mums samazinās. Šogad viņš ir samazinājis patreiz pēc 10 vai pēc 11 mēnešiem nedaudz vairāk par 10%. Bet noziedzība, ja arī apdraudējumi ļoti dažāda rakstura. Teiksim, kāpēc pieņemsim, ka mēs varam būt apdraudēti kaut kur sabiedriskā transportā, par ko tiek runāts. Igors ļoti stāstīt, teiksim, par to, kādā veidā var apdraudēt, teiksim, īpašums, kā mēs apdraudamies arī sabiedriskās vietās un tā tālāk un tā līdzīgi. Un pēc būtības mums aizvien vairāk pieaugt no nereģistrētie noziegumi. Tātad policija, apkārt sakot, patreizējos apstākļos, būtu fantastiski, ja viņi spētu ar to darbu apjomu tikt galā. Viņi nespēja. Cilvēku skaits ir samazināts, resursi ir mazi, un pat nogriezt 900 tūkstoši, ja, tikai no policijas vajadzībām. Nav iespējas viņus apmācīt, policijas akadēmija likvidēta, un nav minētais nozīmē tikai to, ka bez šaubām jāsadarbojas attiecīgām struktūrām, kas šo drošību pakalpojums piedāvā. Drošība ir ideoloģija. Bez vēlties, teiksim, tie tie koncepti. Tās ir kaprīzes, idejas, varētu teikt, teiksim, doktrīnas, kuras mēs saistām kādā veidā nodrošināt šo drošību. Manuprāt, teiksim, šeit ir piedāvāt pietiekoši instants variants, kā ar tehniskiem līdzekļiem, taktiski, organizatoriski drošību ir iespējas nodrošināt kā tādu. Bet ir vēl viena cita lieta. Drošība bez šaubām tas ir ļoti smags, grūts darbs. Teiksim, kur strādā, varbūt policijā bez šaubām, krimināla policijā, kārtības policijā, strādā, teiksim, tās struktūras kā gens un arī citas nodrošina šo drošību. Nešaubām, bet tas ir ikdienisks darbs, kad cilvēki izbrauc, teiksim, šiem te pārkāpumus izsaukiem, trauksmes bloku, kas strādā un tā tālāk, nodrošināt, lai vismaz psihiski mēs jūtam drošību. Arī sunīšiem tieši tāpat, ja mājas ir sunīgs, teiksim, mēs jūtamies drošību daudz aizsargātāk, ja, un tā līdzīgi. Bet ir vēl viena cita lieta. Tātad mēs runājam par tehniku, par tehniskām iespējām, kuras mēs daudzos gadījumos, kā jūs minējat, tad šīs funkcijas nespējam atvērt, ja? Mums parādās jaunas kaut kādas funkcijas, jaunas iespējas, ja? Mēs viņus pat nezinām. Ja, atklāt sakot, mums tiek tik daudz piedāvāts, ka, teiksim, tas ir prātam neatverams, ja? Teiksim, kā tad mums datorsistēmas, vai mēs varam izvietot mājās, teiksim, skatīties, kas notiek ar mūsu bērniem, ar sunīšiem, ar īpašumu tā tālāk, un vienkārši, teiksim, darbā, vai mobilo skatīties, kas tad mums notiek, ja? Regulēt siltumu, teiksim, vai, teiksim, noslēgt šo sistēmu piekļūšanu pie mūsu mītnes vai, teiksim, pie garažas un tam līdzīgi. Mēs runājam, teiksim, ka bez šaubām, teiksim, tā ir tā vide, kurā mēs funkcionējam, teiksim, tā ir tā māja, varbūt, teiksim, tas ir dzīvoklis, varbūt, teiksim, tas komplekss un tam līdzīgi. Mums ir jārunā par to, ka ir viens tāds ļoti interesants moments par to, kas tika aizskats, tā ir komunikācija. Tātad, ja mēs zinām savus kaimiņus, ja mēs zinām cilvēku, kur var paļauties, ja mēs zinām, teiksim, ka drošības sistēmas nostrādās, mēs dzīvot to drošākā vidē. Elementārs piemērs. Londonā noziedzības līmenis ir apmēram 10 reizes augstāks nekā Rīgā. Un izrādās sekojuši, teiksim, kur cilvēki jūtas drošāki. Tur, kur vairāk noziegumu, nebūtu ne. Izrādās, teiksim, ka Londonā cilvēki jūtas apmēram 10-12 reizes aizsargāti un drošāki, neskatoties uz to, ka noziedzības līmenis viņam krietni augstāks. Mūsu noziedzība zemāka, bet cilvēki visu laiku baidās, viņa depresijā ir un tā tālāk un tā. Kāpēc? Vienkārši cilvēki elementāri zina, ka pēc 5-7 minūtēm policistu patruļu grupa
nobrauks vai noies garām, teiksim, gar viņu māju, tur, kur viņi atrodas un kur viņi dzīvo. Tad, jebkurā brīdī viņi var izsaukšot policiju. Jebkurā brīdī, teiksim, tas, kas šeit tika minēts, jā, kā, teiksim, var paļauties uz tiem cilvēkiem, kuri atbrauks, teiksim, ja būs kaut kāds negadījums. Jo, diemžēl, teiksim, atsevišķos retos gadījumos. Un tieši tāpēc es uzskatu, teiksim, ka drošība tas ir, zināmā mērā, arī subjektīvs, tas sociālo-psiholoģisks fenomens. Cik tādā mērā mēs paši jūtamies droši. Dabīgi, ka kopā, jūtot, teiksim, kaut kur kaimiņu, kur mēs pazīstam, varbūt, kur mēs sasveicinamies, vai varbūt netik bieži, arī no firmām šo atbalstu, bet šaubu jūtīsimies drošāk. Es esmu viens no tās interesantas struktūras, par kuras grasīju šodien stāstīt, man ir prezentācijas ir, kad es to pieļautu varētu uz nākošo reizi, kā kaimiņas drošībā. Nevar būt vaši. Tad šī sistēma nav, teiksim, par šo drošību izbraukt pie mums. Tad viņa nāk no ASV, viņa nāk no Kanādas, nāk no Zviedrijas, perfekti strādā Igaunijā, teiksim, kur strādā divas meitenes, teiksim, kas, pietiekoši jaunas, teiksim, kas šo sistēmu izveidojuši ir no visu Igauniju, un ietvers ļoti daudz arī šeit pilsētas, jā. Tas ir atsevišķs stāsts. Bet būtība ir šeit tāda, ka kaimiņam vienmēr jāpazīst kaimiņš, ka kaimiņam var uzticēties, vai, teiksim, apsvērt puķītis, vai, teiksim, sunītis, kaut kādā ārā, vai kaķīt, teiksim, tieši tādā pašā veidā.